14:00. Labdien visiem klātsošajiem un aicinājumu sākt šodienas Finanšu komitejas sēdi. Darba kārtībā tika izsūtīti jums e-pastos 19 lēmumu projektu, papildus lēmumu projektu nav neviens sagatavots. Vai ir jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad lūgums apstiprināt darba kārtību. Kurš par? Paldies, kolēģi. Darba kārtība vienbalsīgi apstiprināt. Un tātad pirmie sagatavot lēmumu projektu ir par projekta pieteikumiem. Es aicināšu mūsu nodaļas vadītāju Evu nākt un arī ziņot. Un pirmais mums ir par betonu skulptūru un pie reizes arī par horizontālu 3 dimensijām. Viņi ap 2 pēc būtības ir par to pašu lūdzu. Jā, sveiki! Saucamot pašvaldību plāno iesniegt 2 projektu pieteikumus uz valsts kultūra kapitāla konkursu, kas tūlīt tiks izsludināts, kur pieteikšanās līdz 11. septembrim, un mēs vēlamies lūgt 100% atbalstu 2 projektiem. Viens ir betona skulptūras Brocēnos, viena betona skulptūra Brocēnos par 8665 eiro. Māksliniece ir iedavusi tām, kas ir pievienota pielikumā, jūs viņu redzat. Lūdzu atbalstīt projektu iesniegšanu. Līdzfinansējums nav nepieciešams. Paldies. Kolēģi, vai jautājumi par projektu vai par projektu pieteikumiem? Lūdzu. Ivars pirmais, pēc tam Aigars, ja? Ivars, Kribelis, jā. Viens jautājums ir, no kurienes šīs ierosmes nāk? Šis projekts jau ir iekļauts investīciju plānā, jau kā ideja viņš ir bijis, jau kaut kādu laiku. Jā, viņš ir bijis, jā, nav sanācis viņu realizēt. Viena betona skulptūra jau Brocēnos ir uzstādīta, šis tāds turpinājums, tāpat mākslinieks uzrunāta. Un arī tāpat par to bronzas. Jā, tas nav pabeigts, tā ideja nav pabeigta līdz galam, un tas putras saimnieks tā kā ir gribējies, lai viņš tur būtu, ja ir iespēja 100% atbalstu saņemt. Labi, paldies. Un otrs jautājums, es saprotu, tad uz kultūra kapitāla fonda tiek sniegts konkurss, tad mēs realizējam tikai tad, ja ir apstiprināts. Jā, tikai tajā gadījumā. Nē, deputāti jau, protams, var rosināt arī un meklēt finansējumu paši realizēt, bet šobrīd, tā kā es vienkārši uzdod jautājumu par to, ka ir iecerēts. Nē, ja nav, tad tālāk netiek virzīts bez atsevišķu citu lēmumu. Aigar? Jā. Balkos Aigars, Brocēnos tā betona skulptūra, kas tur ir plānots attēlot? Šobrīd, cik es zinu, ir tāda nāra pie Brocēna ezera. Ja jums interesē sīkāk, varbūt Karina var izstāstīt ideju. Protams. Kas tā pa nāru, Karina? Vārds. Cik viņa liela? Prototips. Tātad stāsts ir par ūdens rozes mētni, kur atrodas šobrīd kultūras centra. Brocēnos, jāsāk jau ir 92. gadu, kad pilsētas ģerbonī ir iezīmēta ūdens roze, kas simbolizē Brocēnu iedzīvotājs. Un šis pirmais, kas tika betona skulptūra uzstādīties kultūras namu, viņa tā kā ūdens rozes piedzimšanas stāsts. Mākslinieci saskatīja tajā, ka vajadzētu tas sākums varētu pie tā ezera būt, un tā zaļā teritorija, un ūdens, un viss pārējais. Un līdz ar to, ja ir tā piedzimšana, tad varētu būt tam ūdens rozes stāstam turpinājums. Un tas turpinājums varētu būt, kā viņi teica, kāda nāra, bet vai arī kāds peldoša sieviete, nenosauc viņu par nāru, un kaut kas tam līdzīgs. Bet principā tas ir tūmā tai betona skulptūra, kas ir pie pludmales. Pie pludmales, nē, pie kultūras vasarī, jā, garāzē. Uz to pusi, jā? Labi. Vai pie slipu, vai teritorijā, kur atļaus bišķi nedaudz platāk tā teritorija. Mums kā. Paldies. Kolēģi, vai vēl jautājumi? Lūdzu, Edvards Šmits. Jautājums ir šī māksliniece Agnes Rudzīte, viņa ir tā kā Saltas naudu iedzīvotāja. Nē, Agnes nav, viņa ir Latvijas māksliniece. Es lasu projektu mērķi veicināt profesionālās mākslas pieejamību reģionos un mākslinieces Agnes radošo darbību. Tā kā projektu šis mērķis izriet saistībā ar šī Kultūra kapitāla fonda idejas, Kultūra kapitāla fonds. Kultūra kapitāla fonds pamatā atbalsta tāds tā kā slavens mākslinieks, un tur ir jāpievieno portfolio diezgan liels, un tādēļ... Šis tur ir atbilst. Jā, viņš atbilst, jā. Pēc tam varam mēģināt pieminēt, vienkārši deklarēties savu. Tas noteikti ieteicams izdarīt. Un tad ir vēl viens jautājums, te ir 100% kultūra kapitāla fonda finansējums, vai būs nepieciešams
Arī naudas plūsmas nodošanās. Nē, šobrīd nav. Viņi dara tā, ka ja viņi atbalsta 100% to naudu, viņi uzreiz ieskaita kontā. Un Paldies. tad jāatbalsta. Jā. Jāatbalsta, jā. Kā tur ir nojaušana konkurence, kopējais pieejamais finansējums, projektu skaits ir skaidrs? Nē, viņi nav publicējuši Viņi nav, naudu, jā. jo vēl konkurss nav izsludināts arī, Ok. mēs gaidām tūlīt būs. Jā, skats, labi, paldies. Kolēģi, vai vēl jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot par virzību. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi virzams domas. Paldies, kolēģi. Tātad tas bija balsojums par abiem diviem. Ja neiebilstat, ja? Tas bija par abām divām idejām. Ja? Neiebilstat. Tālāk, trešais mums ir par meža ekosistēmas projektu iesniegšanu. Lūdzu. Jā. Šobrīd lauka atbalsta dienests arī ir izsludinājis konkursu meža atjaunošanai. Un kā jau katru gadu mēs mēģinām pieteikties un sakārtot savus gabaliņu no saviem mežiem un jaunaudzēm. Un tad šajā gadījumā ir paredzēta mežaudzes nomaiņa Baltākšņu mežaudzēs 6,3 hektāru platībā un 3 agrotehniskās kopšanas. Jums ir pievienota tabula, kur jūs redzat, kurā vietā kādi darbi tiks darīti. Un kopīgais finansējums ir 48,316,24 eiro un nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums ir 19,326,50 eiro. Lūdzu atbalstīt projektu pieteikumu iesniegšanu un nodrošināt līdzfinansējumu. Paldies jau. Kolēģi, vai jautājumi par projektu? Jā, lūdzu. Dod. Kā iepriekšējās reizes ir bijis apstiprināts, vai ne? Jā, līdz šim visi projekti ir bijuši apstiprināti mums. Tur mazliet mulsina meža atjaunošana pēc katastrofām valdošās sugas nomaiņai. Jā. Tur nav nekāda katastrofa bijusi. Nē, nav, bet tāds ir tas lielais mērķis viņiem. Paldies. Kolēģi, vai vēl jautājumi? Vai pēc? Ja nav, tad lūgums balsojumu. Kurš par? Paldies. Virzam uz domas sēdi. Vienbalsīgi. Paldies, kolēģi. Tālāk ceturtais mums arī ir projekta pieteikums par pret bulingu Eiropā un skolu. Jā. Lūdzu. Tieši tāpatās kā iepriekšējā sēdē jau atbalstīti projektu pieteikumi. Brocēnu vidusskolai ir atbalstīts droši skola ikvienam kopā pret bulingu Eiropā, kur ir paredzētas dažādas aktivitātes, skolēnu grupu mobilitāte, 16 dalībnieki, ēnošana pedagogiem 4 dalībnieki un kursus un apmācības 9 dalībnieki. Kopīgais finansējums ir 62,315 eiro un nepieciešams finansējums naudas plūsmai 12,463 eiro. Cik ilgu laiku posmu viņš ir paredzēts? 2 gadi. 2 gadi. Uz 2 gadiem, ja? Jā, paldies, kolēģi, vai jautājumi? Viedokļi. Ja nav, tad lūgums balsot par virzību. Kurš par? Paldies, virzam uz domas sēdi. Tālāk, 5. lēmums, mums ir tradīcijas un ilgspēja rītdienas Eiropā. Eiropā ir rītdienas sanāk. Jā. Drūs vidusskola tieši tāpat ir iesniegusi projektu pieteikumu, kas arī ir atbalstīts. Jā, 100% līdzfinansējums ir no Erasmusa un arī nepieciešams finansējums naudas plūsmai 9,611,40 eiro, kopīgais finansējums 48,057 eiro un arī ir grupu mobilitāte, ilgtermiņa apmācības, kursus un apmācības un arī tieši tāpat tās ēnošanas. Paldies jau. Atbalstīt. Kolēģi, vai jautājumi par šo projektu? Lūdzu, Edvard. Man jautājums, viņi jau bija vienreiz bijušas sēdi pirms iesniegšanas, ja? Nē, viņi nav bijuši. Nav bijuši. Jo tajā brīdī, kad iesniedz, nav zināms, vai atbalstīs un cik tas finansējums tiks piešķirts, viņi tā kā pēc kaut kādām formulām viņi rēķina. Un tāpēc tikai tagad, kad ir tā kā apstiprināts projekts, sanāk, mēs prasam lūdzu atbalstīt īstenošanu. Tad tagad ir no iepriekšējos kultūras kapitāla fondām mums bija vajadzīgi domas lēmums, lai iesniegtu. Jā. Šiem domas lēmums, Nu, naudas plūsmai. Jā. Nebija Jā, bet nepieciešams, Naudas plūsmai vajag naudu vienkārši. Bet ir jau rakstīts, ir apstiprināts. Jā, projekts ir apstiprināts, ir ieskaitīts 80% finansējums. Iesniegšanas brīdī vēl domas lēmums nebija nepieciešams. Nebija. Un valsts kultūras kapitāla fondam ir nepieciešams. Jā, Tas nosacījums, jā. jā. Jā, paldies. Kolēģi, vēl jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, virzam arī šo uz domas sēdi. Paldies jau tev par ziņojumiem, lai veiksmīgi realizējas ar visas ieceres un projekti. Un tālāk pāriem pie nākošajiem jautājumiem. Sestais mums ir par statusu pašvaldībai piekritīgās zemes noteikšanu. Ziņojums vietnieks Raivs Zīrups. Lūdzu, Raivi. Jā, mēs sagatavotas lēmums par lai sakārtot īpašumu tiesības un nepieciešams ierakstīt zemes grāmatā konkrētais zemes vienību, kas ir Brocēnos meža ielas atzars un nepieciešams domas lēmums, lai mēs varam tālāk sakārtot dokumentus un ierakstīt zemes grāmatā. Lūdzu atbalstīt deputātus virzības domas sēdi. Paldies! Paldies par ziņojumu. Kolēģi, jautājumi? Ja nav, tad lūk. Jā, es varu, labi, tad dur. Nebija priekš.
Viņu jau paspēja nobalsot, bet tev tagad ir jāatsauc balsojums, lai tu izteikies, pēc tam atgriezīsimies pie balsojuma, ne? Labi, Edārs, lūdzu. Šis ir, kā viņš radies, ir nepagrāt, šis ir kaut kāds starpdabals radies. Jā. Un kā viņš paredzēts ir ceļš tur? Iela. Tad arī pašvaldības viņš ir. Es nezinu, droši vien, ka mums pagaidām ir doma neizteikums. Tad būs pēc tam Bet tas ir atcināšana. No sākuma ir jāsaprāt, jā, Paldies. Nu, tur vēl par to, ko tālāk mums ir bijusi tikšanās ar Švenku un runājuši. Viņiem, protams, ir ļoti liela grandioza plāna, ka līdz ar to tas kontekstā ar viņu uzņēmumu attīstību, tad skatīsimies labāko formu, jo, katram savas iespējas un vajadzības, tā kā līdz ar to tas tur kontekstā ir. Vai kolēģi vēl jautājumi ir? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, Madara, tad piefiksēt, nobalsot 2 reizes tomēr, ja? Tālāk, 8. bet 7. mums ir iepa pašvaldības nekustamību īpašumu Malkalni nodošana bez atlīdzības zemkopības ministrijai, ja? Sagatavots lēmuma projekts, iesnieguma uzrakstīja Latvijas valsts meži, nepieciešams viņam daļa, bet tādā ilgstošā sarakstā esam panākuši to, ka viņi izpārņem šo te ceļu posmu, un attiecīgi arī pienācīgi uzturēt un vispārējais. Tad, lai mēs to visu varētu izdarīt, tad mums ir nepieciešams domas lēmums nodot zemkopības ministrijai, lai attiecīgi viņi tālāk delegētu Latvijas valsts mežu šo ceļu posmu apsaimniekot. Tas ir saistībā ar viņu kaut kādām šitām izstrādēm? Ceļiem, ja? Jā, tur ir viņa īpašumi ir apkārt. Labi. Kolēģi, vai jautājumi? Jā, lūdzu, Egar. Kā tas praktiski notiek tagad? Valsts meža pārņem savā, kontrolē to ceļu. Viņi arī tīra, viņi ziemā ar sniegu. Tīra, remontē, uztur visu. Tad, ja kaut kā vairāk, tad droši vien te ceļi, ko viņi te kaut kur reģionā tu tīri, tad tā sanāk. Jā, daudz. Jā, lūdzu, Edār. Tur nav saistīts ar citiem īpašumiem. Latvijas valsts mežu. Apkārt visiem. Tāpēc arī viņi no sākuma viņi vispār tikai negribēja, bet mēs tā kā Piespēja paņemt īslēm. Savādāk. Tāpēc mums jāsaka tehnika attiecīgi par mūsu 2,7. Ja viņiem interesē, tad beigās saņemam atvēr, pārņemsīs. Ja tas ir jau tāds ilgstošs process. Tagad viņiem būs grūti, tagad konkrēts padomu uzliks solis, tad gaļiet, ka viņi notierīs to ceļu ziemā. Labi, kolēģi, ja vairāk jautājumu nav lūgums balsot, kurš par? Paldies, virzam uz domu. Paldies, kolēģi. Tālāk mums ir 8. par dzīvokļu atsvināšanu skolas 27,44%. Jā, tad esam uz vērmēs tiesas izpildītājs saņēmuši, es gribētu teikt apgrūtinājumu, bet mums tas ir pēc likuma ir jāizpilda, attiecīgi uz šo īpašumu ir vērsta piedziņa. Visticamāk, mēs šo īpašumu ieradīsim sezonā, mēģināsim notirgot, bet, sanāks, vismaz cipā rāda, ka būs mīnusība. Bet, likums ir likums, kuru pašvaldība nevar nepildīt. Un līdz ar to ir nepieciešams domas lēmums. Mēs pārņemam, mēs viņu tālāk varam nodot apsaimniešanai. Cik būs summa, tik būs, bet kāds būs priecīgs, tas būs sauc komunālā servisa. Kaut kāda nauda dabūs atpakaļ. Kolēģi, jautājumi? Aigar? Kā tad sanāk, kad tur ir parāds uzkrājies? Jā. Mēs pārņemsim pašvaldības īpašumā, kaut kā pārdosim to īpašumu, to parādu daļai nomaksās. Un kas ar to atlikušo, kas nebūs nomaksāts, mums jāpiemaksā, tas paliek vienkārši tā kā nenomaksāts. Tad mēs redzam visu. Tāpēc, kad mēs esam potenciālie īpašnieki, ar visu parādu saistības. Jā, mēs pārņemam visām saistībām. Mums jānocēš. Ir iespēja nepieņemt? Nē. Jo ir tā, ka šīs personas aizgāja viņas savu un attiecīgi bija izsludināts mantojums nepieteicās un attiecīgi nodots ir tiesa izpildītājiem šo procedūru izdarīt līdz galam. Nav mums likums pasaka pārņemt. Vienkārši ir vārdi sakot. Tu vienkārši. Kļūsi par bezsaimnieku. Un likums nosaka par pienākumu pašvaldībai. Par parādu bērniem. Nevis valstī, ja? Nav mantojums. Vai tādi nepieteicās? Bet bezsaimnieku mantoja saistības paliek. Tas tā diezgan interesanti, jā, viņš uzkrāja ļoti lielu parādu, un tur pašvaldībai visiem iznāk iedzīvotājiem par to. Viņam laicīgi bija iespējas, protams, vērsties, lai, kā jau ir kurš pakalpojums sniedzējs, jo rūpēs par savu, lai iespējams galā ir mazāk parāds. Tā kā tas jau ir kā mūsu, bet ir kaut kāda situācijas, kad bezsaimnieks iet valstī.
Kas tie ir citi? Šajā gadījumā ir speciāla likuma norma, kas attiec tieši uz Dzīvojamais fonds. Jā, citi īpašumi, kas ir pēc civila likuma vispārējā kārtībā, par ko tiesas izpildītājs pašvaldība neuzrunā, tad domas vadītājs šādā valdā runā, ka valsts, ja finanšu ministrijas personā ir valsts pārvaldnieks. Tātad, ja ir pluszīme darījumam galā valstī, mīnus pašvaldība. Vēl lielam tā ir, ja jūs atceraties arī agrākos laikos, kad valsts pārņēma, jeb nodeva privatizācijai tikai nosacīti pelnošos izdevīgos uzņēmumus, bet tādus kā komunālos pakalpojumus, siltuma apgāde, dzīvojamo fondu, kas vienmēr praktiski rada šo Siltino zaudējumu, tas ar likumu tā bija pateikts pašvaldībā. Paldies, Valdi. Es domāju, deputātiem tiešām kļūst skaidrs. Precizējuši, tātad šis īpašums nebija reģistrēts zemesgrāmatā. Viņam izveidojas komunāla maksājuma parāds. Tātad teorētiski mums nākotnē nevar pastāvēt citu veidu saistības īpašumiem šādiem, tikai par komunālu maksājumu. Bet pēc nereģistrētiem jau nav uzlikt citu veidu saistības. Okay, tad citu risku tur nepastāv. Paldies. Lūdzu, kolēģi, vai jautājumu vēl? Ja nav, lūdzu balsot. Kurš par? Paldies, virzam uz domas sēdi. Paldies, kolēģi. Tālāk mēs nenojūkt. 9. mums ir bez nosaukumiem, bet te ir procesu organizēt noteikti. Jā, tad ir sagatavot lēmumu projektu par procesu organizēšanu. Izsolēs un attiecīgi apakšā ir pielikumam šie īpašumi, kuri tiks atseviļņi. Sagatavot lēmumu projekts, lūdzu atbalstīt virzībai domas sēdi. Paldies. Paldies, kolēģi, vai jautājumu par kādu no šiem īpašumiem vai lietām? Neredzu. Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Vispār virzam uz domas sēdi. 10. atcēlē līgums 25. gads. Dīķenieki kursīšos. Saņems privāta personas iesniegums, ka mēs esam lēmuši nodot šo īpašumu ar izpirkuma tiesībām. Šai personai līgums uz 5 gadiem. Saņems iesniegums, ka viņi nevēlās turpināt šo īpašumu izpirkt un attiecīgi raksta, ka viņi arī uz šo samaksāto daļu nepretendē un attiecīgi sagatavot lēmumu projekts, ka mēs atceļam šo līgumu, arī turpināt viņa piespiedu nomu un attiecīgi, jā, tā summa, ko viņi samaksājas, paliek mūsu rīcībā. Paldies. Paldies. Kolēģi, jautājumu? Ja nav, tad lūgums balsot par virzību, kurš par? Paldies, tad virzam arī uz domas sēdi. Tālāk, kolēģi, ja jums nav iebildumu, tad lūgums būs ziņot raidījumu blokā 11 līdz 15, kas ir īpašumi par pirkuma tiesīgajām personām. Neiebilstot, lūdzu. Ir sagatavot lēmumu projektu no 11. līdz 15. Ieskaitot, jā, pirkuma tiesīgajām personām. Un attiecīgi šīs personas varēs iegādāties īpašumus vai izpirkt pareizāk sakot. Kolēģi, vai jautājumu par procedūru vai kādu no īpašumiem? Ja nav, lūgums balsot par virzību, kurš par? Paldies, kolēģi, arī šos mēs virsam. Tad 16. mums ir saistošie noteikumi par skolēm pārvadājumiem. Viedokļu noskaidrošana. Santa? Santa Kalniņa mums auditors bez minimis izstāstīsim. Nepieminiet, tur mums liela cīņa iet par minimis. Par skolēnu autobusu pārvadājumiem konceptuāli nekas nemainās. Vienkārši tas, ka ir bijuši saņemti signāli par to, ka nav samērā precīzi skaidrs, kādā veidā mēs organizējam un plānojam skolēnu pārvadājumus ar tiem autobusiem, kas ir mūsu autobusi. Līdz ar to arī mēs mēģinājām precizēt esošos saistošos noteikumus, kādā formātā tas notiek, un redakcionāli precizēt arī nākamais jautājums ir iepriekš apstiprinātā kārtība par skolēnu pārvadājumiem. Tiešām konceptuāli nekas nemainās, mēs vienkārši precizējam, kādā veidā mēs to darām un kādā veidā tiek pieņemt lēmumu par to, kurš bērns tiek, ja netiek iekļauts skolēnu pārvadājumu maršrutā, un ja viņš netiek iekļauts, tad kāpēc? Paldies, Anta, kolēģi, vai jautājumu? Ja jautājumu nav, Ivar, lūdzu. Ivars, jautājums, ja tur konceptuāli nekas nemainās, kāpēc ir jauni saistošie noteikumi ir jāizdod nevis grozījumi esošajos? Esošajos noteikumos šie te skolēnu pārvadājumi ar mūsu autobusiem nebija pieminēti vispār, un līdz ar to arī tikko mēs liekam iekšā redakcijā,
tad, kad mēs sākotnēji mēģinājām taisīt kā grozījumus, tad sanāca ļoti samocīti. Līdz ar to arī mēs nonācām pie secinājuma, ka labāk ir izteikt jaunā redakcijā nekā mocīt esošo. Tur sanāk vesela sadaļa par tiem skolēnu autobusiem un vēl atsevišķais pielikums, kur mēs paredzam, ka vecāks jau piesakot bērnu skolā raksta iesniegumu tam, ka viņš vēlas, ka šis bērns tiek iekļauts šajā maršrutā. Līdz ar to arī sanāk daudz vienkārši. Par tiem 3 kilometriem, ja tuvākā pietura vieta vai skola ir, ja viņi ir tālāk par 3 kilometriem, tad var dabūt to kompensāciju ar privāto automašīnu. Jā. Cik ir mums novadā aptuveni tādi, kas ar privāto mašīnu ved bērnus uz skolu un saņem to kompensāciju? Nav ļoti daudz. Paldies, jā. Vai vēl kolēģi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot par virzīt, kurš par? Paldies, tad virzam šo uz domas sēdes. Tātad, 17. Tas bija tikai par to tur noskaidrošanu. Esošajiem, jā. Jā, un tagad par sekundē. Labi, un 17. Jā, lūdzu, par noteikumu numuru 11. Jā, tas ir arī saistīts šiem skolēnu autobusu izmantošanas kārtību, kur vienkārši mēs detalizēti aprakstam to informācijas apmaiņu starp pašvaldību, kas reāli iesaistās tajā, kur mēs plānojam maršrutus un kādā veidā mēs no izglītības iestādēm saņemam informāciju, kur ir nepieciešams, kur katrs konkrētais bērns dzīvo, lai var veidot šos maršrutus, ņemot vērā visus nosacījumus, ar kādu ilgumu bērns drīkst tikt pārvietots un tā tālāk. Noteikumiem, saskaņā noteikumiem. Lūdzu, vai ir jautājumi vai viedokļi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kurš par? Paldies, virzam uz domas sēdi, arī sagatavotos sestošos noteikumus. Tālāk, kolēģi, 18. mums ir par grozījumiem mūsu pašvaldības budžetā šogad un ziņojums finanšu boss Daira. Budžeta ekonomikas komisijā tika skatīti 2 jautājumi. Saltas sporta skola vēlējās grozīt budžetu un no palikušajiem līdzekļiem telpu nomas maksa, kas bija paredzēta tātad sporta kompleksa īrei Brocēnos, novirzīt šos te līdzekļus pamatlīdzekļu iegādēji, lai nodrošinātu ledus halles darbību. Un otrs ir Drūvas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupa vēlas, bet lūdz finansējumu grupu telpu grīdu sakārtošanai, lai nodrošinātu mācību procesu 7185 eiro apmērā. Un tā kā tika atvērta budžeta grozījumi, es pieliku klāt jūlija domas sēdē pieliktos tātad finansējums, kas tika rezervēti no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Paldies. Kolēģi, jautājumi ir par kādu no pozīcijām. Edvard, lūdzu. Jautājums vairāk tāds. Tad, kad janvārī vai kad bija lēmums par ledus halles iegādi, mums priekšsēdētājs kā galvenā argumentē minēja ietaupīt tos līdzekļus par nomas maksu. Tagad šie ietaupītie nomas līdzekļi par nomas maksu tik un tā nonāks ledus halles. Tad reāli mēs neko šī gadā neietaupam. Pirmā kārtā mēs drīkst, jūs redzat, ka tiek paredzēta summa visa atlikusī, bet iepirkums summa visticamāk būs mazāk. Es nedomāju, ka tik dārgi būs lietot tehniku, un tā mēs netiekam vairāk šo summu nemaksājam pojam, bet iegādājam uz pamatlīdzekļu, tā ir atšķirība. Jā, lūdzu. Es skatos, precizējums, ar kādus pamatlīdzekļus ir plānots iegādāt? Ledus mašīnu. Ledus mašīnu un Ledus lējumu mašīnu. ledus prēzi. Samainīt no gāzes uz elektrību, Jā. tās negāzes. Ok, paldies. Tad man vēl papildinošs jautājums. Mēs kaut kad arī pavasarī arī uzdevu jautājumu, ka saistībā ar budžeta grozījumiem vai pārskatīšanu, teiksim, vai paredzēts, kas mainās vispār ieņēmumu sadaļā. Tur es skatījos, ka šobrīd nekas nav mainīts pret ordinālo budžetu. Ja? Nē.
Tad vai tā kā viss uzņēmumi darbojās labi, iedzīvotāju ienākumu nodoklis paredzams nāks tādā pašā apjomā iekšā pārējās? Likums mums nosaka, ka valsts mums ieskaita iedzīvotāju ienākumu nodokli konkrētu summu, un viņš varēs būt pārsniegts tikai gada beigās, kad tiek pieņemts lēmums līdz 27. gada februāra domas sēdē pieņemts lēmums, kurus aizņēmumus mēs par to sedzam, ja iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir pārpildījies. Patreiz mēs nekādu pārpildi nav. Neredzam. Paldies, un tad vēl viens jautājums par izmaksu sadaļu arī, tā kā mēs redzējām, ka diezgan daudz arī viss, kas saistās ar naftas produktiem, tā atrasinātām lietām, ir pieauguši, vai tas efekts ir kaut kā ticis novērtēts? Mēs patreiz šajā sēdē bija nepieciešams dēļ sporta skolas budžeta grozījumiem atvērt budžetu. Mums ir paredzēts tā kā septembrī vai oktobrī vērt vaļā budžetu tādā lielākā mērogā, jo tad nāk vēl mērķa dotācijas pedagoģu darba samaksai. Mēs arī skatīsimies iestāžu uzturēšanas izmaksas, bet patreiz šajā brīdī nekas neliecina par to, ka būtu nepieciešams papildus liels izmaksas. Jāatzīst, ka man tieši šodien 4 paredzēta tikšanās ar uzņēmēju par iespējamiem sadārdzinājumiem atsevišķos projektos, tur, kad mēs to situāciju pārnāsim, ja būs, protams, vitāli nepieciešami, mēs virzīsim uz domas sēdi, mainīt budžetu, likt klāt naudas summas, atbilstoši likumam. Ja tādas situācijas līdz galam izveidosim. Bet iestādes, tomēr tas tik liecināts, laikam, nav tik, lai uz šo brīdi tik kaut kas šajā brīdī tas budžets ierobežots vai apdraudēts. Līdz ar to kaut kādas jau droši vien, ka būs, bet vismaz tik mazas lietas, teiksim, spēja iekšēji tomēr nomanevrēt, kas ir ļoti labi. Arī tikko teica to iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tas iznāk, ka valsts viņa maksā uz kaut kādu prognozi, to, kas prognozēti. Jā, tieši tā. Un cik bieži viņa maksā? Pa mēnešiem vai? Reizi nedēļā. Reizi nedēļā. Un pēc tam, tā kā nostādās gads, tad vai dabū piemaksāt vai atmaksāt atpēc? Nē, piemaksāt mums nav jāpiemaksā. Ja mums neizpildās šie procenti, ko valsts ir garantējusi, tad valsts mums piemaksā. Un vēl kas ir arī likumā par valsts budžetu, ir noteikts, ka iedzīvotāju ienākuma daļa pa ceturkšņiem mums nāk procentuāli. Un vislielākais procents 28 ir pēdējā ceturksnī. Pirmajos ceturkšņos nav pat 25%, bet ir 21 un 23. Kāda ideja tam? Kāpēc tās ir līdz? Naudas plūsmas valstī droši vien. Jā. Jo, tādā ziņā gada beigas, protams, var mēģināt pagājušajā gadā, ja atcerieties, es jums stādīju priekšā, ka pagājušā gada izpilde bija 200,000 iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārpildu, un mēs teiksim, dzēsām tur šī gada 3 kredīta maksājumus. Tikai vēl viens precizējums, jo es skatījos pagājušā gada budžeta izpildi, kas ir valsts kasē pieejamies materiāls, tur parādās, ka prognoze bija viens cipars, un faktiskais cipars, kas pašvaldībā ir ienācis, bija par kaut kādiem 307,000 mazāks nekā bija. Tur bija bišķiņa neprecizitātes dēļ tā, ka šis te saucamais valsts dotācija, ko mums piešķir, ienāca pie pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda, un tad pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā mums bija plus, un viņš tā kā nosedzās. Ja, bet es tieši par īenu sadaļu. Viņš ir saistīts ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanu. Tas ir kontējums. Grāmatoši triki. Labi, kolēģi, vēl jautājumi? Varbūt tad vienkārši var pēc tam dērēt, viņi tad droši precīzāk izstāstīs un parādīs. Tur mēs jau tur neko apmānīt nevaram, diemžēl, vai paldies Dievu. Vai es atvainojos no ēdinātājiem var nav nekāds indikācijas, kas nemainās? Nē, no ēdinātājiem nav patreiz. Grib piesaukt, jā? Jā, labi, pastīsimies. Šajā brīdī, paldies Dievam, nekāda iesnieguma nav saņemta. Ja vēl kādu laiku turēsies šitie Trumpa paziņojumi ar naftas cenām, tad jau agrāk vēl kaut kas izspiedīs kaut kur kādā.
Kolēģi, vai vēl jautājumi ir par šiem sagatavotiem grozījumiem? Ja nav, tad lūk mums balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to virzam uz domu sēdi sagatavotos budžeta grozījumus. Paldies, kolēģi, par atbalstu. Un tad pēdējais no lēmuma projektiem mums ir par pedagoģu darba samaksas kārtību. Ļoti interesanti, jo es patām biju pa dienu, mums bija pašvaldības savienības valdes sēdi, kur viens no jautājumiem bija izglītības, visi šie te interesantie manevri pirms 2 nedēļu, pirms mācību gada sākuma. Un tad es saprotu, ka joprojām iet vēl valdības līmenī diskusija par šo te samaksas maiņu. Jā, man jums jāizstāsta, ka jūs ziniet, ka 1. septembris nav vairs kalniem un notiek ļoti daudz un dažādas reformas par pedagoģu darba samaksas noteikumiem. Tie, kas virzījās pavasara laikā, tie visi ir atcelti ar jaunā ministra priekšlikumu, tātad tiek atgriezti citādākā veidā šie te pedagoģu darba samaksas noteikumi un to, ko solīja, ka šo otrdienu ministra kabineta sēdē šie noteikumi tiks apstiprināti. Viņi vēl aizvien nav apstiprināti. Ir solījums, ka to izdarīs nākamā otrdienu. Kas to solīja? Es tādu šodien nesadzirdēju. Es domāju, ka tik daudz apkārt ir tie jautājumi un lūgumi par nesaskaitu. Tur es tā nebūtu tik pārliecināts. Bet jautājums ir cits no procesa viedokļa. Mēs apstiprinām uz esošo, tātad uz esošiem. Nē, bet tagad to, ko šajā lēmuma projektā ietvertais, ko es gribu teikt, mēs kā izpildu vara vēlētos, ka jūs apstiprināt, jo nevienā, ne pedagoģu darba samaksas noteikumos, ne esošā, ne topošās, ne arī atlīdzības likumā, kas vispār netiek piemērots pedagoģu darba samaksai, nav tāda punkta, ka mēs varētu tomēr ilgi strādājošiem pedagogiem vairāk par 10 gadiem, kas ir nostrādājuši un dodas pensijā, izmaksāt vismaz vienu minimālo, nevis minimālo, bet vidējo mēnešu algu, pateicība par to savu darbu, jo tāpēc, kad ļoti daudzi, nedaudz, bet lūdzu skolu direktori tādu veidu izmaksu pedagogiem. Un ja nav šādu noteikumu, tad šis ir no pašvaldības budžeta, jā, jo no mērķdotācijas to maksāt nevar. Labi, paldies, kolēģi, vai jautājumi? Vai prognozējam kādu finanšu ietekmi? Es nezinu, ne vairāk pa 1 vai 2. Mazāk tas būs uz nākamā gada budžeta. Jā, to es saprotu, bet viņiem būs uz priekšu nākamajiem budžetiem. Bet, piedodiet, bet tā pedagoģa maiņa. Es jau pajautāju, vai esat prognozējis. Tas nebija ne par, ne pret, vienkārši bija jautājums. Otrs bija tā, kā teica par tiem grozījumiem, ko izglītības ministrija šobrīd veica. Tad sanāk, mēs vēl 3 skolas esam pasteigušies. Es domāju, ka nē. Nē, es domāju, ka nē, nekādā gadījumā. Ja viņi atcels šos izmaiņas, tad ne tādā līmenī. Mums nebūs pierobežas labvēlīgais status Latgalē. Tas ir viennozīmīgi. Es par to valdi nebūtu tik ļoti kategorisks, jo mums bija sarunas otrdien ar izglītības ministriju un Latvijas pašvaldības savienību, un mēs nodomu protokolā iekļāvām šo, lai iekļautu Kalnu skolu kā pierobežu, kā pieejamības skolu, jo viņai nav nekāda atšķirība no, kā, piemēram, Vaņodas skolai. Principā tas pats, un uz to tika norādīts, un mēs nesaņēmām kategoriski, ka tas netiks darīts, jo es uzskatu, ka tas ir mūsu interesēs, lai tas notiktu. Paldies visiem, kas aizstāv un cīnās par mūsu novadu interesēm, kurā jomā. Paldies, Aiga, lūdzu. Tā ir varēja un izskaidrot, kas tur precīzi ir par to vienu maksājumu, tā kā pensiju izmaksā vai? Nē, mēs izmaksājam pabalstu. Mēs ejot pensijā cilvēkam izmaksājam pabalstu. 1 mēneša alga apmērā? Kāpēc šim to nevarēja darīt? Likums mums neļauj. Tad mēs tā kā papildus varēsim izmaksāt par 1 mēnešu algu. Jā, jo cilvēks ejot, teiksim, prom no darba, viņam pienākās tikai nesaņemt atvaļinājumu kompensāciju. Ko viņš nav pedagogam. Jo pedagogs arī likuma izpratnē ir nodalīts no pārējiem darbiniekiem, tāpēc mēs vienkārši, protams, iekļaujam vairāk visiem. Ivar, protams, mēs šos neizpildām. Jā, Ivar, skatās, tomēr precizējums par to finansēšanas avotu, te bija runa pašvaldības līdzekļu vai metodācija, bet es skatos, ka noteikumos ir 8. punkts, ka
ka no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas var veidot rezerves fondu 1% apmērā, kas tiek izlietots neparedzētiem gadījumiem, ilgstoši slimojuši izglītību, apmācību, bērniem, izglītījumu atbalstam un tam līdzīgi. Un tas 8.2 punkts ir zem šī te apakšā paredzēts. Nē, tas ir no Visi pareizi, tur iekšā ir 8.1 prim, kur ir iepriekšējos papildinājumos tieši ar finanšu nodaļu mēs uzskaitījām kādam mērķim, kas tiek paredzēts, un tur ir minēts pašvaldības līdzekļi atbalsta. Arī šajā pašā 8.1. punktā. Tas prim ir ļoti svarīgs. Šis ir turpinājums. Tas ir no mērķdotācijas atlikumiem. Nē, šis ir maksājams tikai no pašvaldības budžeta, jo mērķdotācija šādam mērķim neatļauj tieši finansēt. Viennozīmīgi. Labi, paldies, ka vai vēl jautājumi, diskusijas vai viedokļi par šo? Ja nav, tad lūgums balsot par Virdzības domas sēdi. Kurš par? Paldies, virzam, lai mēs varam, protams, pateikt paldies arī šādā veidā mūsu pedagogiem. Paldies, kolēģi, par darbu. Darba kārtība mums Finanšu komitejā ir izskatīta. Paldies jums, tiekamies nākošu nedēļu, ceturtdien, 2 domas sēdi. Paldies jums!